What it do, baby? Citējot leģendāro Kawhi Leonardo. Jauna epizoda apakaļ. Es atkal pačīkstēšu kopā ar savu krēslu. Centīšos pēc iespējas mazāk nekustēties, jo cik es paklausījos iepriekšējās epizodēs, tad tik līdz es kustinu mikrofonu, tā tas vācs viņš ir tik jūtīgs, viņš vienkārši katru skaņu uztver. Vācs ir mikrofons pats par sevi, tikai tad, kad viņam pieskarās, viņš izdveš skaņas. Tā kā tāds nevainīgs puika vienkārši. Jā, ko labi es varu pastāstīt, basketbols ir noslēdzies, pasaules kauss ir noslēdzies aizvakar. Aizvakar noslēdzās, bija fināls, Vācija uzvarēja Serbiju, un atkal tas pats bēdīgais stāsts, kurā Latvija ceturtajā finālā zaudēja čempioniem. Tas pats ir notika 2015. gadā pret Slovenijas izlasi. Mēs zaudējām. Zaudējām Slovenijas izlasē, kurā vēl jauns Luka Dončić, man liekas 18 gadīgs, un Gorans Dragić, jā. Mūs tur ar beigās knapi uzvarēja pa pāris punktiem, un beigās Slovenija aiziet un paņem visu čempionātu, un mēs atkal ceturtajā finālā zaudam čempioniem. Tas pats arī šoreiz. Bet gan pasaules kausā, kurā mēs vispār debitējam, kas vispār jau ir tā kā sasniegums pats par sevi, protams. Bet sāpīgi, tas pēdējais metiens, vai ne? Pēdējais metiens. Man patīk arī daudzi pēc tā metiena, pēc tās spēles tur tā kā, rītīgi diskutē, vai ne? Kā būtu, ja būtu, tā kā, vai viņš izdarīja pareizo izvēli, varbūt, ka viņam vajadzēja tā kā skriet un mēģināt dabūt 2+1 ar sodu, vai ne? Vai arī tur piespēlēt kādam citam, sekundes vēl bija diezgan daudz, vai ne? Bet, ko tur daudz būtu iemetis to metienu, tad, man liekas, tas būtu labākais game winners vispār, tā kā basketbola vēsturēs, vai gribētu teikt. Tiešām, atspēlēties, un tad vēl beigās dabūt reboundu, aizskriet un iemest trojku. Wow, kas tas būtu par metienu, kāds eitrunos, kas par emocijām tās būtu, es nezinu. Es atceros pats vēl gāju tā kā uz lekcijām uz skolu un telefonā skatos to spēli uz austiņām, vai ne? Un man jau bija sajūta, ka tu dirst, ja iemetīs game winner, kā es pa visu to ielu bļaušu, kā es baļaus, tā kā traks, vai ne? Bet beigās, diemžēl pietrūka. Un tad jau pēc tam, Latvijas izlases parādīja, ka mēs varam reāli, tā kā pēc tam uzvarēt Itāliju vienkārši, un pēc tam vēl sakapāt Lietuvu plus 35, man tā liekas vienkārši. Kārtīgi paņemt priekšā, un vēl jaunais Žagars, vai ne, vispār bomba atdot 17 rezultīvas piespēles, lai uzstādītu jaunu rekordu pasaules kausā basketbolā. Jauns rekords pieder latvietim, kas ir tik zaibījis. Bet, diemžēl atkal beigās pietrūka, bet jāskatās ar tādu pozitīvu skatu uz nākotni. Priekšā ir olimpiskā kvalifikācija, kurā liels cerības neliksim, tur piedalās kvalifikācijā, man liekas, 24, varbūt 22, virs 20 komandām. Un tiek tikai 4 komandas. Tā kā konkurence jau tā tur ir milzīga, un turpat būs tāpat Spānija, tāpat Itālija, Lietuva, Slovenija, visas spēcīgās Eiropas valsts, un neņemam arī vērā, kas vēl tur aiz horizontu, mums ir arī kaut kādas spēcīgas izlases, vai ne? Tāpēc, kvalificēsimies, būs arī zaibīs, jo, man liekas, olimpiskajās spēlēs mēs basītī arī nesam spēlējuši, tā ka tas vispār būtu ahuēna. Un tad jau pēc 2 gadiem ir Eiropas čemps, kurš notiek Rīgā. Un tad jau, ja cerams, ka visi izārstēs savus traumas un visi būs veseli, spēcīgākajā sastāvā, kad mēs esam. Un ja mēs būsim pie šī trenera, es domāju, tur mūsu izredzes paliek tikai lielāks, vai ne? Jo šie čempi spēlējām gan bez Daira Bertāna, spēlējām beigās arī bez Strēlnieka, spēlējām bez Lomaža, bez Porziņa, un principā vesels sākuma sastāvs, kas mums ir tā kā spēcīgākais, nespēlēja.
Un tad padomājam loģiski, ja mums ir spēcīgākais sākuma sastāvs un tie paši čaļi, kas tagad bija Eiropas čempiju sākuma sastāvā, tie ir rezervē, mums ir 2 spēcīgi sastāvi, ne? Dziļš soliņš, ne? Un tā motivācija, kas, man liekas, mūsu izlasē tagad ir tā kā arī pierādīt sevi un pie šī trenera vispār, tā kā, man liekas, viņi spēlē pavisam savādāk organizēt, motivēt, man ar to personību, ko Luka Banki vienmēr uzsver. Beidzot, prieks skatīties tiešām. Tādā ziņā Latvijas sportā šogad šis bija labs gads tiešām. Hoķī pacelt bronzu, un vēl te pasaules kausā basītī, tik to vienu metienu attālumā reāli līdz medaļām, un iespējams, ka, kas zina, kas būtu bijis pēc tam, bet, tas jau tas vecais labais jautājums, kā būtu bijis, ja būtu bijis, tā kā mēs to nekad neuzzināsim, bet prieks par vispār paveikto neviens, jo es pats personīgi baigi neticēju, būšu godīgs, tā kā, jo zinot to, ka mums nav spēcīgākais sastāvs, vai ne, tik no grupas ārā, izslēgt Franciju un pēc tam jau nākošajā atlases kārtā, kas tur bija vēl viena grupa, lai tiktu uz ceturdaļu finālu, uzvarēt Brazīliju un Spāniju. God damn! Seksīgi, reāli. Tas bija baigi labais. Tātad, jā, Basīts ir beidzies, Vācija ir uzvarējusi. Un, ja tā skatās, principā, man liekas, mēs tur bijām vienīgā izlase, man liekas, kas Vācijai iedeva tādu visgrūtāko spēli beigās. Visgrūtākā spēle Vācijai bija tieši ar Latviju. Jo finālā, fināls ir pavisam cita atmosfēra, laikam. Vācija spēlē ar ASV. Beigās tādā ziņā punktu starpībā mēs bijām tiešām vistuvāk, lai uzvarētu Vāciju. Vācija beigās visu turnīru bez zaudējumiem pabeidza. Bet punktu starpības ziņā mēs bijām vistuvāk pa 2 punktu tik zaudējām un vēl tas pēdējais metiens, bet, tā sportā ir tā viši. Tikpat labi Francija varēja iemest savu tālmetienu, uzvarēt mūsu, un mēs nekur nebūtu tikuši, vai ne? Tā kā dažreiz neiemet tev, to arī varbūt neiemet, un tas ir tas nežēlīgais sports, kā viņi sauc, vai ne? Kā parasti saka. Bet, jā, tas ir pa sportu. Pa sportu arī runājot. Es jau kādas, tā kā, neesmu skaidījis, godīgi. Tīri pohoju tādā ziņā, bet kādā jau nepīja pēc īgas. Bet es metos. Es metu šitos velo dzeltenos. Tāda konča, godīgi, ritīgi nice. Savā veidā es aizstāju vienu atkarību ar otru. Varu oponēt ar to, ka es domāju, ka šitie nikotīna maisiņi nav tik veselībai kaitīgi kā cigaretes, bet kāda starpība, kas ir kaitīgāks, kas nav, ap 2 ir kaitīgi, vai ne? Bet viens, ko es esmu pamanījis, nesmēķēju cigaretes, es daudz mazāk diršu, burtiskā nozīmē. Un kādreiz tā bija pat tāda diezgan liela problēma. Atklāti parunājot tagad par to, kādreiz tā bija diezgan liela problēma. Es atceros vienkārši, vajadzēja. Bija vispār dienas, kad es pieceļos, un no rīta, pirms es vēl vispār izgājos no mājām, es jau kāds 3 reizes esmu padirsis. Un tad dienas laikā arī tu paēdi pusdienas, uz kuri cīgu vajag padirst, paēdi vakariņus, uz kuri cīgu vajag padirst, un bez diršanas, pilnīgi nemelojot, pilnīgi godīgi sakot, reāli bija moments, kad, man liekas, es dienā vidēji, kad 3 līdz 5 reizes dirsu, vai ne? Jā, lūdzu par nemaz neatvainošos par savu atklātību. Tāds es biju, tāda bija man pagātne. Ja tev nepatīk man diršanas storija, tad mums nav pa ceļām veicīgi. Bet, jā, es nezinu, ar ko tas ir saistīts, bet, izskatās kā ar cīgām, jā. Jo kopš tā laika es vairs nepīpēju, tagad, tā standartā, es nezinu, reiz dienā padiršu, varbūt pat nepadiršu dienā to reizi. Un tas ir baigi labi, man tas priecē. Tas tāds atvieglojums vispār, jo, labi, man bija pozitīvi tas, kad es varēju ēst, cik daudz es gribu, vai ne, tā kā, tiešām, man patīk ēst. Man patīk pieēsties, un pa dzīvi esmu tāds diezgan tievs un kalsuns.
Bet ēdu jau es tā kā diezgan pietiekami, es gribētu teikt tiešām. Bet pie tā diršanas daudzuma, es zinu to, ka es fiziski vienkārši nevarēju pieņemties svarā. Nu, vienkārši ēdu, ko gribu, cik daudz gribu. Svars man ir nemainīgs, vai ne? Un tikai tāpēc, ka es laiku to diršu ārā. Es nezinu, kas tagad būs. Varbūt es pieņemšos pa pāris kilogramiem, bet ja es tā uz sevi skatos, nu, varbūt, ka pat vajadzētu, vai ne? Bet tas būtu tikai ok, un vispār plāns dzīvē beidzot ir sākt trenēties. Tagad jāsagaida septembris jāpaiet, ja ieskrienās skolā, vai ne? Ja ieskrien skolā vienkārši galva pa priekšu, un pēc tam vienkārši ir plānā ir pārvākties uz jaunu dzīvokli, jaunā rajonā, un tad tur arī sākt apmeklēt kaut kādu svarzāli, bišķi uzzītos, to bicīt un tricīt, vai ne? Bišķi vajadzētu, tā kā, jo to es arī jūtu ikdienas dzīvē vienkārši, tā kā, pietrūks vienkārši spēka. Pietrūks spēka izdarīt lietas, vienkārši vai nu tur pacelt kaut ko, vai arī kaut ko, nu, pa lielam vairāk jau jāceļ vis kaut kas, un kad ir jādara kaut kas fizisks, tu jūti, vienkārši tā kā, tu nevar pavilkt to visu, vai ne? Un ir rītīgās grūtības, un tādā ziņā man ir labi, ko es esmu ievērojis, ir tāds tā kā mentālais raksturs, vai ne, tā kā, kad kaut kas ir smags jādara, vai ne, un tīpaši vēl ar kādu kopā, vai ne, tu nevar tagad, es nevaru pacelt, es atpūtīšos, ļauj man atpūsties, man rokas nestrādā. Nu tā vispār nevar, vai ne, un tad ir jāspēj caur tām grūtībām, vai ne, un to es zinu, ka es bērnībā tas man ir iemācīts, ietrenēts, es nezinu, gan no vecākiem, gan arī kādreiz basketbolu spēlēju, un tur tā kā tādā ziņā raksturu tā kā tur iemāca, bet pat cik es neko fiziski vispār tā neesmu darījis, un kad ir jādara, tad tā kā tas ir, jā, priekš manis tas ir rītīgi grūti, un es sapratu, ka, nu, īsti nav vērts tā, nav vērts iet tādām grūtībām cauri ikdienas dzīvē, ja tu vienkārši vari sev uztrenēt, un atvieglot savu ikdienas dzīvi, vai ne? Un tad ir plāns beidzot pacilāt tos svārus, vai ne? Bišķi padomā par to veselību. Beidzot es nesmēķēju, vai ne? Es tagad ir veselīgs, un es cilāju svarus. Cilāšu. Tam vajag arī piķi. Vispār paskatos, cik ir jāmaksā par kaut kādu svaru zāli. Es nezinu, tā kā man jau internetā, cik es skaties, esmu atradis tīri tikai kaut kāds tās lielos svaru zāli chainus, vai ne? Kas ir tur MyFitness, Lemon Gym. Tie divi vienīgie. Kaut kādu vēl, bet, nu, tiem, kuriem ir kaut kādas vairākas filiāles, kā teikt, pa visu pilsētu, un tur tie subscription, un Dievs, nu, bļaļ, 30 eiro mēnesī maksāt tīri pa svarzāli, nu, tā kā, nē, es saprotu, katrs grib nopelnīt, un gan jau, ka trenēties arī iet tādi bagāči, iegodīgi, nu, kaut kādi ritīgie turīgie, un tā kā, viņiem ir cita mentalitāte, lai sev kačātu un trenētu. Bet, fucking hell, 30 eiro, nu, bļā, come on, veiš, bļā. Nu, tām. Gribētos vispār atrast kaut ko džimu, kas ir tāds, es nezinu, kaut kāds tāds ritīgi PSRS laiku, vai ne, tur kaut tās vecās sienas, vesie trenažieri, tu iekšā, tur bijuši pēc kaut tādiem ritīgi sviedriem smird, vai ne, tādu svaru, nu, tādu normālu svaru zāli, tādu vienkārši, tādu, bļā, kur tu kačājies, vai ne. Es nezinu, šitie jaunie chaini kaut kā līdz galam neuzrunā. Tur viss tāds moderns, tīrs un visi forši, skan mūziku un apkārt steigā kaut kādi rītīgi čāļi tur un veitenes un bet tā kā, es nezinu, laikam vairāk piesaist kaut kāds, gribētos trenēties kaut kādā tādā low-key, es nezinu, bļā, kaut kādā pagrabā bezmaz vai ne. Jā, bet es nezinu, neviens svarzāli, kur tāda vispār Rīgā ir. Vai viņi vispār būtu kaut kur pa ceļam man tuvu manām mājām vai kaut kā tā, es nezinu. Bet, jā, ko es vēl gribēju pateikt par Latvijas basketbolu. Es nezinu, vai tā ir kaut kāda, iespējams, konspirācijas teorija, iespējams, reāli fakti. Bet pasakiet lūdzu man,
kāpēc tajā dienā, kad citi zēni izdomā izlaist dziesmu, cits līmenis par basketbolu izlasi, kurā ir pilns ar latviešu kodiem influenceriem, kuri pēkšņi tā viss, varbūt viņi sekoja līdzi pirms tam basītiem, es nezinu. Bet tā kā citi zēni izlaiž dziesmu par basketbolu izlasi, cik mēs esam spēcīgi varam un tā, un mēs tajā dienā papišam Vācijai. Vai kāds lūdzu man šito varētu paskaidrot? Es gribētu zināt, un es gribētu par dzirdēt atbildi arī no citiem zēniem. Kāpēc viņi izdomāja izlaist to dziesmu tad, kad labi mēs esam tikuši diezgan tālu, bet kad vēl čemps vispār nav galā. Un es pat teiktu, ceturdaļfināls, ja tu ticat ceturdaļfinālam, ceturdaļfināls ir tad, kad sākās īstais čemps, vai ne? Nu tad ir tā kā, tagad mēs kapāsimies, un līdz pēdējām spēlēm. Ir palikuši 3 spēles, pēdējās 3 svarīgākās spēles, es teiktu. Un cits zēni izlaiž dziesmu, kurā mēs, es nezinu, kurā viņi, kaut ko viņi tur teica, cik mēs baigi zaibīsiet, cik mēs labi spēlējam, un tā kā, man liekas, Vācijas izlases ģērbtuvē uzlikt to dziesmu, un bija tāds, fuck you, bitch, tā kā nekādā gadījumā mēs nevaram papist tad, kad citi zēni ir izlaiduši dziesmu par Latvijas izlases, vai ne? Un tur vēl ir savākt visu kaut kādi latviešu influenceri, vai ne? Tur bija vēl Kašers piedējo. Nu, ko Kašers zina no basketbola? Lūdzu. Nekad dzīvē es neesmu redzējis, ka viņš būtu runājis pa basīti. Viss, kur es viņas esmu redzējis kaut kādā modas patruļā, kur viņš tā kā palīdz cilvēkiem, es nezinu, pārģērbties, vai kas tas pa sūdi ir. Nu, tā kā, ko Kašers zina pa basīti? Hell, varbūt, ka viņš reāli ir kaut kāds biļeķis savā laikā spēlējis. Basu un tik sako līdz, bet ja tā godīgi man tā liekas, ka viņš neskatās basīti, un man liekas, viņš vispār neskatās sportu. Bet viņam noteikti uzrakstīja, ej, Kašer, tu esi influenceris, tev ir sekotāji, atbrauc, uzfilmēsim vidiku, Latvijas izlasē, viņi tam tāds, Latvijas izlasē, es esmu pa Latviju, vai ne? Es to zaudējumu pret Vāciju noveļu tikai vienīgi uz citiem zēniem un Kašeru. Kašers un citi zēni samaksāja par to, lai mums nebūtu medaļas beigās. Un paldies viņiem. Paldies, es ceru, ka viņi ir apmierināti. Tagad, un viņi tā kā uzpelnās uz šito, vai ne, bet jo hypes jau bija liels, protams, ka hypes ir liels, tik līdz jebkur Latvijā kāds individuāli vai komanda, vai ne, izsitās un pārsniedz kaut kādas savas ekspektācijas. Tā uzreiz tas sekotājs skaits tam visam ir daudz lielāks, vai ne? Tad uzreiz viss sako līdzi, un tas tikai normāli, tas nav nekas tāds, vai ne? Bet, ne jau dienā, kad mēs spēlējam pret Vāciju ceturdaļfinālā. Ceturdaļfināls tas ir tā kā, tu vēl neko neesi dabūjis, tu vēl neko neesi arī vispār pierādījis. Globāli skatoties. Ja mēs skatāmies tīri uz Latvijas izlases, jā, viņi ir mums viņi ir pierādījuši, ka viņi tikai ir izsitušies tik tālu, neviens to negaidīja, vai ne, un tā kā mēs esam ļoti lepni ar viņiem. Bet globāli ceturdaļfināls nekas nav, un tādā ziņā par mums tur baigi pēc tam nerunās. Un ja mums būtu medaļas, jā, tas tā būtu ritīgā sensācija, ja mēs tiktu tālāk, bet, ceturdaļfināls varēja bijuši pagaidīt, vienu dienu noskaties spēli Latviju, Vāciju, un tad ir tāds, izlaist dziesmu, neizlaist, tā kā. Varbūt, ka viņi gan jau, ka domāja, mēs esam tikuši ceturdaļfinālā, neviens negaidīja, ka mēs tik tālu tiksim, un ja mēs papišam ceturdaļfinālā, tad izlaist dziesmu būtu stulbi, man ka mēs esam zaudējuši. It kā jau gudri, man izlaist dziesmu ceturdaļfinālā, bet tā, noģinksot. Viņi ir pie visu vainīgi. Kašers un citi zēni. Lūdzu. Lūk, jums arī atbildi. Kāpēc mēs neuzvarējām? Jā. Ko es vēl varētu labi pastāstīt? Ko es pamanīju pēdējā laikā? Tā kā man patīk YouTube'ā, tur bijuši pasēdēt un pasīties kaut kāds vidiks un tāds labs. Labi, nē, es neteikšu labs, nē, tas nepareizi. Vecs YouTubers
Nu, viņam ir 33, es nezinu, kāds varbūt klausās, viņš domā, viņš vēl jauns, bet tā kā manās acīs vecs. YouTubers Fūsītūba. 33 gadu, kādreiz viņš bija ļoti, ļoti populārs YouTubā. Tajos pirmsākumos, kad tas YouTube tā arī tīk popofojās, vai ne, tur 13. gads. Un tur tas Fūsīs, vai ne, tur viņš bija kaut kāds rīdīgais YouTube pranksters, vai ne, taisīdīgos prankus. Un, bet tad viņi ekspozoja, ka izrādās, ka viņš taisa fake pranks. Un tas bija tik big deals. Kaut kā, es nezinu, kāda sapība, tā kā, bet tajā laikā tā kā bija savādāk, tā laikam uztver bija. Un viņam bija tāds backlash, viņš bija viens no pirmiem, kuru tā canceloja, bet tas vēl nebija tāds cancel culture, tas bija vienkārši tāds, tā straight up, tā kā, tu maksā aktieriem, lai viņi taisītu fake reactions savos prankos. Ok, fuck you then. Un tad tā kā cilvēki tā visi kopistiski nonāca pie secinājuma, ka viņš ir slikts YouTubers, un tad viņi tur neskatījās, un liekas, tad viņš arī pamet YouTube. Tad viņš atgriezās, un tad viņš tur gribēja uztaisīt kaut kādu baigo koncertu, kurā piedalīsies Drakes, un kas tur vēl ne, un kas būs labākais pasākums pasaulē, kas jebkad ir bijis, un es nezinu, ir kaut kādas baumas, vai tā ir patiesība. Viņš pats to teica, ka viņam tā kā ir šitas bipolar disorder, vai ne, un ka viņam ir tie manic episodes, un tad, bet labi, un tad viņš tā kā aizgāja prom no YouTube, atnāca apakaļ, teica, ka viņš ir changed man, vai ne, viņš ir padzīvojis prom no internetu, viņš tik labi jūtās, un viņš tā kā pavisam cits cilvēks, un tas vecais Fūsīs, ak, Dievs, tu pasties viņa acīs, vai ne, tur viņš var redzēja, ka kaut kas nav kārtībā, es teiktu, esmu savādāks, un tā šitā visu laiku, ik pa gadam, man liekas, viņš tā kā atnāk apakaļ, uztais idīgās huiņas, aizbiš prom, atnāk apakaļ, uztais huiņas, aizbiš prom, un tagad arī viņš ilgi bija prom, un tad viņš tagad ir atpakaļ. Un viņš tagad nevis YouTube'ā, bet kādā Kik platformā taisa streams, tur dabūjis kaut kādu baigo dealu, vai ne, arī tīkos limons tagad pelnu, un he thinks he's the shit, vai ne, un tu pasties tos live streams, un čals tā kā streamo 24/7, vai ne, vairs ne, man liekas, bet, viņš streamo, jā, man liekas, rītīgās stundas, un ir tie klipi, kas ir pieejami, vienkārši, jā, cik es saprotu, ļoti daudz cilvēku viņi skatās, un tur vidēji, tur kaut 30-40 tūkstoši cilvēku viņi skatās, un viņam tur dahujā, tur tie subscription, un kas tur vēl ne, noteikti naudu viņš pelna nereāli, un galvā viņam ir tāds, ok, cilvēki skatās man, vai ne, I'm on top of the world. Bet tas kontents, tas saturs, ko viņš rāda, un ko viņš tur dara, tas ir bēdīgi, godīgi, bēdīgi tas, ka tā kā, pirmkārt, kādu piemēru viņš rāda, vai ne, sāksim ar to, ka tā kā viņš rītīgi glorificē to, ka vienalga, ko tu dari, galvenais, ka tevi skatās, un galvenais, ka tev ir uzmanība, vai ne, un viņš tur ir kaut kāds arī jauns streamers, tur tāds neons, kaut kāds 19 gadīgs, vai ne, ASV vispār 19 gadīgs, man liekas, ir underage, un tas neons ir kaut kāds cits stāsts, bet viņš ir tāds tā kā kaut kāds saskatījies Andrew Tate, un tur skrien apkārt un klaigā kaut kādas rītīgās agendas, vai ne, un tā kā, ak, Dievs, liberāļi tik sūdīgi, un visiem ir jādara tā, un šitā, un ak, Dievs, visi ir tik sūdīgi. Bet viņš tā kā ik pa laikam arī baigi kaut ko tur izsakās, un tur uzdirž tam Fūsiem, un Fūsīs, pitīrs, es saku, sist to sīko, viņš sāk sist, viņu čaukot, vai ne? Un, jā, kā tu vispār uzdrīksties runāt pret vecākiem cilvēkiem šitā, vai ne, kāds tev manieres un tā pašā laikā viņš vienkārši pizdīja to čali. Tad tur vēl bija klips, kur tā kā tas Fūsīs, viņš ir kaut kādā lidostā, viņš satiek kaut kādu meiteni, viņš ir kā streamo, vai ne? Un viņi tur kaut ko runājās, un tā meiteni pasaka, jā, savā laikā I was a victim of sex trafficking. Latviski tas ir, seksa tirzniecība, jā, ka viņa tika pārdota seksa tirzniecībā, vot. Un viņš tāds, jā, vispār patiesībā man šitas ļoti rūp, man šitā tēma ir tik tuva, es ļoti gribu palīdzēt, kā es tev varu palīdzēt, un ritīgi tā kā kaut kā tur pieliena viņai, bet var redzēt, viņa bija kārtīgi iedzērusi, viņš bija kārtīgi iedzērs, vai ne, viņš tur tik runājā, tu esi tik spēcīgi, tu esi tik forši, un ritīgi pieliena viņai, vai ne, un kaut ko viņi tur apskaujās, raud, tad apskaujās, tad viņi tur kaut ko skūpstās, un tad čals tāds, jau,
Lai gan es neatceros, vai viņš teica, jau ejam, vai kaut kas tāds, bet kaut kādā brīdī viņi tā aiziet prom. Kādām 15-20 minūtēm laikam atnāk apakaļ čols, atnāk, es tikko pievienojos šitam Mile High Club, vai ne? Labi, tas nebija lidmašīnā, bet te patoltē, bet tā kā es pievienojos, Čals vienkārši aizgāja izpist kaut kādu vēcenu, tā kā kurai ir, kuru acīm redzot ir diezgan traumatizēta, man liekas, viņi īsti nesaprot, kas notiek, viņi vēl piedzērusies, kārtīgi izmantoja viņu. Un vienkārši viņš tur skrien pa highway, stāsta, cik viņš ir, bļaļi, varens, vai ne, tur staigā pa kaut kādiem veikaliem un kas tur vēl ne, un ķipā bļauj virsū saviem draugiem vai asistentiem kaut ko, es nezinu, tā kā, kāpēc jūs man neuzmanat? Jums ir man jāuzman. Es esmu kā Kanye Wests. Es esmu revolucionārs, tas vārds, karoči. Karoči trāk, un viss šitas ten principā pierāda to, ka tā kā labi, šobrīd viņš ir populārs, vai ne, un cilvēki viņu skatās, jo tas ir, es piekrītu, ka es esmu pastījies ar kaut kāds tos klipus, vai ne, tur ir ļoti izklaidējoši. Nepārprotam, tiešām izklaides ziņā tas ir tā kā, var skatīties ļoti ilgi, un tas ir izklaidējoši, bet kur tur ir kaut kāda pievienotā vērtība tam visam? Man personīgi tas liekas tik degradējoši un tik bēdīgi un tik slīmi. Kad tu beigās patiesībā tajā momentā tu esi liels un varens, bet ko tu atstājies sevis? Beigās vienkārši paliks klipi, kur tu vienkārši tur arī bija, kur viņš brauc mašīnā un brauc mašīnā un viņš vienkārši tā kā, piestāj. Vienkārši izkāpj un izvēmjās, un tur staigā un iet pie kaut kādiem jauniem influenceriem, kuriem arī kaut 19-20 gadi, kur dzīvo privāti mājās, un viņi arī kaut kā līdzīgi ir dabūjuši kaut kādu slavu, kaut kādu naudu, un tagad dzīvo lielās mājās, un iet pie viņiem, un kaut kādas tā kā huiņas dara, vai ne, tur tā kā kaut ko diršās, kaut ko ūdenlai virsū, tad tā kā iesits, pļauj tur uz grīdas, tā kā saka, viņš uzčurās uz viņa mauriņa, vai ne, uz viņa lieveņa, un tā kā ko tu dari, veicīt? Kas tas ir? Un es personīgi, es nezinu, es vienmēr nostājos kādā mākslas pusē, lai tam visam būtu vismaz kaut pievienotā vērtība, kurā būtu ielikts kaut kāds darbs, kas ir kaut kāda lieta, par ko tu esi domājis, vai ne? Par ko tu esi domājis, pie kuras tu esi strādājis, un kur beigās ir rezultāts, vai ne? Ka tas ir process. Bet šis viss ir vienkārši tīra izklaide, kurai vispār nav nekāda pievienotā vērtība. Un tas arī sūta tik nepareizs vispār signāls arī kādiem jauniem cilvēkiem, kur grib kaut ko radīt, un viņos varbūt ir iekšā kaut kāds liels tas radošums un kaut kāds veids, kā viņi grib izpausties, un beigās viņi tā kā redz, varbūt patiesībā es varu darīt huiņu, tā kā, un tas dabūs tik daudz skatījums un naudu, un tas jau viss ir tik zaibīs, bet, tu vari redzēt, ka ar to čalu nav kaut kas kārtībā. Nav, kad tik bēdīgi vispār patiesībā skatīties, kā viņš tā kā degradē sevi, savu dzīvi, savu cilvēkus, kas viņam apkārt vienkārši tikai un vienīgi naudas un slavas dēļ. Un tu vari būt slavens, un tev var būt daudz naudu, un tas nav nekas slikts, protams. Un tu pasties, mūsdienās ir ļoti daudz labu mākslinieku, kur tiešām dara kaut ko, kas viņiem dod slavu un daudz naudu. Bet tas viss tiešām tas ir process. Un tu vari redzēt, kur ir tas darbs ieguldīts. Un tieši tāpēc tas ir skaisti. Bet šitas, kas tas pa huiņu, to es nesaprotu. Un tagad kaut kad pēdējais streams, cik es saprotu, viņam bija viņš kaut kādā viesnīcā, viņš tur dirsās ar kaut kādu čalu, kas viņu tikai stalko vai troļo. Kaut ko tur, un tad viņš pēkšņi uzzvan policijai. Un tad viņš pasaka, policija, man te viens čals stalko, viņš teica, ka viņš atbraukš man nogalināt, lūdzu atbrauciet palīgā. Un policija, tur īsti jau nav ko darīt īsti, kaut kas neizklausās tīrs, un tā viņš vien brīdi sāk bļaut tajā telefonā tam policijas dispečerim. Viņš ir pielicis pistoli pie mans galvas, brauciet palīgā, man liek nošaus, un vienkārši brutāli dirst par savu situāciju, kurā viņš patiesībā ir, un tur atbrauc policija.
Tā kā paņem viņu rokdzelšos, laikam aizved, es nezinu, vai uz iecirkni vai kur, bet šobrīd viņš ir slimnīcā, no kuras viņi nelaiž ārā, kas ir ļoti labs ziņas patiesībā, bet viņš ir slimnīcā un tur tā kā, izmeklē viņu mentālo stāvokli, viņš vispār ir, vai viņš vispār var izlaist brīvībā, viņš vispār tā kā var iekļauties sabiedrībā, bet, tur bija kaut kāda tā kā, kaut kur bija rakstīts, ka viņš tā kā ir ļoti nestabils šobrīd un tā, bet es pieļauju, gan jau, ka čals atnāks apakaļ un turpinās darīt to pašu. Līdz kaut kādam brīdim, ka es skatos tos klipus un video, man tāds jūja, ka kāds kaut kad tiešraidē nomirs. Kaut kas notiks, tas, ko viņi tur dara, tas ir tik stulbi, un tas sasniegs kaut kādu augstāko punktu, kurā, man liekas, kāds vai smagi cietīs vai ies bojā. Un tikai vienīgi tad tas tā kā viss beigsies. Bet līdz tam, kamēr tas nes skatījums un naudu, tas turpināsies, un viņš tā arī turpinās savā garā vienkārši taisīt sūdu, un mēs to visu arī patērēsim noteikti. Es ar gan jau pats pastīšos. Bet galvenais ir saprast, kas ir sūds un kas nav sūds, un ko patiesībā tu gribi darīt, vai ne? Un galvenais beigās, man liekas, ir nedarīt sūdu. Jā. Uz šiem vārdiem es arī varētu šo podcastu arī šodien beigt. Jā, paldies, ka klausījāties. Bija prieks pabazarēt. Un, galvenais netaisiet sūdu.